Lai labāk saprastu, kā darbojas mākslīgais intelekts, ir svarīgi iepazīt tā pamatveidus. Tagad aplūkosim 3 būtiskus mākslīgā intelekta veidus – vājais mākslīgais intelekts, stiprais mākslīgais intelekts un ģeneratīvais mākslīgais intelekts. Šie iedzieni palīdz mums saprast, cik gudrs un patstāvīgs ir konkrētais mākslīgā intelekta rīks, kā arī kādos nolūkos to visbiežāk izmanto. Sāksim ar vājo mākslīgo intelektu, ko bieži dēvē arī par šauro mākslīgo intelektu. Tas ir visizplatītākais mākslīgā intelekta veids mūsdienas. Šāds mākslīgais intelekts tiek veidots, lai risinātu vienu konkrēto uzdevumu, piemēram, tulkot tekstu, atpazīt runu, analizēt informāciju vai ieteikt produktus. Runājot par vāja mākslīgā intelekta raksturīgām iezīmēm, šeit varētu minēt, ka tas specializējas viena funkcijā, bet dara to ļoti labi. Tas neprot domāt plašāk un nespēj pats pielāgoties jaunām situācijām. Tam nav apziņas, emociju vai izpratnes par pasauli. Ja mēs runāsim par piemēriem, tad šeit pārsvarā mēs varam minēt Google tulkotāju, kas ļauj pārtulkot jums informāciju no vienas valodas uz otru, bet veids kādu konkrēto uzdevumu izpildi. Asistentus, piemēram, Siri telefona vai Hey Google, ko mēs varētu izmantot, lai veiktu konkrētus uzdevumus. Filmu un video ieteikumus dažādas platformas, tādas kā YouTube vai Netflix, kā arī citas rekomendācijas sistēmas, ko mēs varam redzēt e-komercijas platformas. Svarīgi arī atcerēties, ka vājais mākslīgais intelekts var šķist ļoti gudrs, bet tas nespēj domāt ārpus tām dotām funkcijām. Stiprais mākslīgais intelekts. Tagad aplūkosim stipra mākslīga intelektu, ko sauc arī par vispārējo mākslīgo intelektu. Šobrīd šis mākslīgā intelekta veids vēl nepastāv kā gatavs produkts, taču tas ir ļoti svarīgs pētniecības virziens. Tiek uzskatīts, ka stiprais mākslīgais intelekts spētu darīt jebko, ko spēj izdarīt cilvēks. Tas nozīmē domāt loģiski, mācīties no pieredzes, risināt problēmas un pielāgoties dažādiem konkrētiem uzdevumiem un kontekstiem. Ja mēs runāsim par raksturīgām iezīmēm, šeit svarīgākais ir domāšana, kas līdzinās cilvēka sapratam, spēja vispārināt zināšanas, spēja pieņemt lēmumus bez iepriekš definētām instrukcijām. No reāliem piemēriem mēs nevarētu minēt kādu konkrētu produktu, bet var iegūt vairāk zināšanas par stipro mākslīgo intelektu, apskatot virkni zinātnīsko pētījumu dažādās zinātniskajās datubāzēs. Nākamais veids ir ģeneratīvais mākslīgais intelekts. Šis ir salīdzinoši jauns virziens, kas pēdējā laikā piedzīvo strauju attīstību. Ģeneratīvais mākslīgais intelekts ir spējīgs radīt jaunu saturu, piemēram, tekstus, attēlus, mūzikas vai pat datorprogrammas kodu. Tas balstās uz lieliem valodas modeļiem, piemēram, GPT, kas arī ir ChatGPT pamata sastāvdaļa. Šie modeļi analizē milzīgu datu apjomus un spēj prognozēt saturu, kas vislabāk turpinās dotas frāzes vai idejas. Kā piemērus mēs varētu minēt, protams, ChatGPT, kas ļauj mums ģenerēt tekstus, e-pastus, idejas, GitHub Copilot, palīdz programmēt un rakstīt programmas kodu, kā arī citus rīkus, kas ģenerēs saturu, balstoties uz dotām instrukcijām. Par raksturīgām iezīmēm mēs varētu minēt, ka ģeneratīvais mākslīgais intelekts rada jauno, radošo saturu, balstās uz apgūtiem datiem, bet nekopē radot oriģinālus rezultātus. Var kļūdīties, ja dati ir pretrunīgi vai nepilnīgi. Noslēgumā mēs varam minēt, ka vājais mākslīgais intelekts veids vienu konkrētu uzdevumu. Tas jau plaši tiek lietots mūsu ikdienā. Stiprais mākslīgais intelekts ir teoretiska ideja, kas nākotnē var mainīt mūsu izpratni par mākslīgo intelektu. Un visbeidzot, ģeneratīvais mākslīgais intelekts ir radošs un spējīgs radīt jaunu saturu, un tas jau šodien ir mūsu rokās un spēj mums palīdzēt veicot mūsu ikdienas darbus. Mākslīgais intelekts attīstās ļoti strauji, un šo veidu izpratne mums palīdz labāk izmantot tā iespējas un saprast arī tā ierobežojumus.